Nu, aiziesim, apstīsimies. Tā. Vai kur smuka taka. Man labi redzēt. Smuka tāciņa. Ūdens tiešām te ir dzidrs. Neizskatās, ka būtu saduļķots. Soma. Jā. Vai kur kā sabūvēts dambītis. Tā, vai kur ir pamatdambis. Un tur lejā var redzēt, ka ir vēl viena maziņš estikāda uztaisīta. Vai kur ir otrs mazāks, ko sācis būvēt. Nepietiek ar vienu, vai kur augšā ir viens, vai kur jau ir otrs. Labi. Šajā vietā liksim slazdu, kur viņš nāk ēst. Ņemam vienu garu koku, kur mēs gribam likt, ieliekam un ieduram iekšā. Izvākam ārā, un tur, kur var redzēt slapš kaut kur līdz šajienei, tur liksim slazdu. Slazda beigas tur būs. Pārējais slapjies koks ies iekšā ūdenī. Nu, kā jau teicu, sākumā vajag ielikt ūdenī koku, iedurt zemē, cik dziļi viņš iet. Tātad ūdens beidzās šitien. Šitien mēs beidzām likt slazdā apakšējā daļu. Un tas izskatās šādi. Garš koks. Nu, liekam ūdenī. Beigās konstrukcija izskatās šādi. Koks, lamatas līdz pusītei, ūsas pieskarās pie ūdens virsmas. Nu, ir viss. Šitien ar vienu koku iztiekam. Galvenais, protams, beigās atrasīti piesiet, lai, ja kas, neaizvāk kaut kur neaizpeld dziļumā. Vai kur ir pļava? Pļava un jau vienā ūdenī. Tā, un veikru blakus ir meliorācijas grāvis. Veikru jau pagājuši gadu tika izjaukts. Dambis. Bet. Tepat bišķi uz priekšu. Mums paveras
Šāds milzīgs skaistums. Volā! Ūdens jau iet pāri malām. Veikli pļavā viss tiek iekšā. Nu, ot, grauzēji ritīgi uzdarbojušies. Nu, šajā situācijā man nācās bišku pajaukt malu, vai tas lielais ūdens, kurš jau ir appludinājis pļavu, ir vajag bišku nolaist. Nu, kad nokritīsies, tā arī uzliksim slazdu. Pagaidām šajā situācijā slazdu arī nav jēgas likt. Liela straume, musuri un vispārējais viņu var aizstums ciet. Nostrādās pa tukšo viņš. Nu, lūk. Nu, lūk. Ausis, aspira ausis paceltas uz augšu, izvērsts koks, ar drātīti piesiekts klāt pie koka, lai slazds neslīdētu slaju vai uz augšu. Nu, drošināties virsū. Un tagad jāiet liekt iekšā upes grāvja šaurākajā vietiņā. Atrodam šaurāko vietu. Tas ir šitien. Un to slazdu gremdējam iekšā. Nu, slazds ir iegremdēts pa vidu. Koks strādā tā kā pluds, ka viņš viņu neapgāž. Un tagad 5 metru garu trosīti kaut kur jānostiprina. Atradīsim krastā vecu nograustu koku, uzpraužam virsū. Nu, izmantoju vēlams, ka 5 metri, jo no šejienes līdz slazdam tā arī ir vēl, lai bebris peldētu taisni pa apakšu, uzliksim vēl vienu lielu zaru pāri. Ieraudīs zaru, viņš peldēs pa apakšu, līdz pašai gruntī viņš peldēs. Nu, atradu zaru. Metam pāri slazdam. Bebris peldēs, redzēs, ka viņš ir traud kā šķēslis, un vienmēr viņš peld līdz pašai gruntī. Un pa vidu slazds. Tik vienkārši. Var redzēt, tagad ūdens nokrities. Pirms tam viss bija vienā ūdenī. Spīdēja, tagad tā ir ūdens nokrities. Tā kā dambi, kuru pajaucu, rezultāts jau ir. Jāapskatās, kā izskatās, kopš viņš nojaukts. Viss savs. Tā kā tā, atgriežamies. Nu, lūk. Nu, ko var teikt, lai vēl nokrītas, Tāt jau. Pagaidām tik liels ūdens, pat es no sāniem nevaru aiziet apsities, kur viņš iet krastā graust kokus. Viss tapsnis zem ūdens ir, nevaru piekļūt. Nu, jāgaida, lai krītas nost ūdentiņš. Bet zemniekam pļava saglābta. Jāaiziet tālāk, jāapstās, kas tur notiek.
Nu, kas te noticis ir manā šaurākajā grāvja vietā. Kas te ir? Izskatās, ka te viss ir ar zālēm nostumts un nospiests lejā. Jāizvelk ārā, jāapskatās. O, vienās zālēs viss ir, redzis, slasts. Tāpēc, ka es augstāk tur pajaucu to dambi lielo. Ūdens traume liela. Un veik ar visu zaļo zāli sūnu strauma grūž uz šejieni. Neko. Rūpīgi notīrīsim. Tā, rokas tikai no ārpuses. Nu, lūk, drošinātāji visi malā. Liekam atpakaļ. Tā, turpināsim gaidīt. Tā. Nu ko, aiziet! Tā, viņš tur ir. Tagad šo uzliksim pa virsu. Nu, ot kaut kā tā bebras peldās pa apakšu. Arī tukši, nav staigājuši. Ir. Tā, kas te ir, kas te nav? Te ir dambis. Te ir neliels dambītis. Nu, šitien ir, viņi centušies kāpt augšā staigāt. Nu, ieliksim vienu uz šitien. Ieliksim vienu šeit. Nu, ko? Nu, šis notiek tik ātri vienkārši. Tā. Šit jau sāniem.
Tā, sākumā uzliekam drošinātāju. Viss. Viss. Tagad meklēsim divus kociņus, ar ko. Tāpēc mums vajag zāģīti, pievilinātājs, drāts, trosīte, laķenes. Tā, sāksim ar diviem kociņiem. Tā, kas ar šito kociņu? Bļā, grūti iedart. Nav dūņus diezgan stingri. Kaut gan jāvirās. Labi. Tā, nogriezīsim. Nogriezīsim, kas tāds nevajadzīgs koks, kurš šito paņemsim. Nu, lūk, šajā situācijā vajag nazi. Tā, slasts stāvēs šitā. Pie šitā lieksim trosīti. Šitā par īsu būs priekš šajienes. Paņemsim garāku. Pie 5-metrīgā. Ir. Tā, šito liekam šiten. Šis labs. Šitien pat nevajag neko te atsiet. Te pat neko nevajadzēs atsiet. Tā, labi, šitos nevajag. Ņemam trosīti. Kursienam. Vai kas smuks bērziņš. Šito bērziņu arī atliksim. Labi, šitien varbūt varēja pat īso trosīt, nevajag garā.
Sākumā likās gar to atsiešu. Tā, bišķi vajadzīgs iespraust kociņus, lai nemēģinātu viņš apiet. Vienu pirms slazda asperēm. Nebūs šitā labāk. Jā, nokrustie. Tā. Tagad uzliksim pievilinātāju. Tā, smirdīga manta. Te gabaliņi. Tā, kociņš nosmērēts, jāraksim viņa te. Bišķi ūdenī, lai būtu jāpietiek ar šo. Tā, un uzliksim vēl kameru, pastīsimies, kā viņš reaģēs un ko viņš darīs. Tā. Kur to kameru liksim? Laikam te arī būs jāņem. Bļēt, nolūza. Tā ir. Būs labi. Redzam iekšā. Nu visu, atliek vien gaidīt. Atliek vien gaidīt. Kaut kā tā. Nu, šis lass ir tukšs. Tad nekas nav bijis. Nav neviens staigājis. Viss pavecam. Labi. Apstīsimies otru slazdu. Un te arī nekas nav bijis. Arī slazds ir tukšs. Slazds tukšs. Pastīsimies, ko kamera ir kaut ko nofilmējusi. Vai nav nofilmējusi kameriņa. Kustība ir bijusi.
Nē, kamerā kustība nav bijusi nekāda. Zvērs vispār nav pat bijis. Tukšums? Kas to būtu domājis? Kas to būtu domājis? Tur nekās nenotiek. Labi. Pajauksim bišku dambīti tur uz priekšu, lai ūdens bišku vairāk noiet, lai būtu vismaz stimuls viņam kustēties. Kur tas pazudis ir? Noslaucīsim kameru. Labi, kameru liekam atpakaļ. Tas gan ir interesanti, ka nav bijis nekāda kustība. Interesanti. Tik perspektīva vieta īstenībā, bet kustība nav bijusi. Tā. Nu, aiziesim bišku, pajauksim. Mazliet pajauksim. Tā. Nu jā. Interesanti. Tā, paņemsim kaut kādu koku. Bišku pajauksim. Baigi daudz. Nē. Tā, lai viņam būtu bišku ko padarboties. Ūdens svārstība notiks, viņam būs impulss, lai nāktu skatīties, pārbaudītu. Vārdēs paldēja, kur. Novās vairāk neļaukšu. Šitā pāris centimetri nokritīsies un būs labi. Pagaidām viss te. Kur pazudis, draugs? Nav? Esmu atnācis pie lielā dambļa. Var smuki redzēt, ka ūdens smuki krītas. Un beidzot, beberi sapratuši, ka kaut kas nav kārtībā. Nākušā viņi mēģina atlabot. Nu, tas nozīmē, ka ir laiks arī slazdu. Straume gandrīz tādas lielas nav. Ūdens mierīgs. Nu, man liekam tas slazdu. Nu, lūk, reikur dambis. Šeit viņi ir sākuši taisīt, te es nepaļaucu. Es paņēmu to malu, tur, kur ir blakus pie vecā lielā. Paļaucu tādu kā reni, lai visvairāk ūdens tek pa to pusīt ārā. Un slazdu noliku aiz viņam. Tā, pusiegremdētu. Aiz slazda bišku saspadu kociņus, lai viņam būtu mazāk, bet to vēlme kaut ko darīt uz šito pusi. Bet, nu, kā būs, tā būs, grūti teikt. Pie damja viņi tā dīvaini staigā no sāniem iet, tur ar koku pils mutē bieži vien ar koku iestum iekšā, nevis pats ielien. Nu tā, esam atnākuši tagad pie grāvja šaurākās vietas. Iesim apstīsimies, kas tur mainīja. Redzat, kāpēc vajadzīgs pievilst trosīti? Trosīti diezgan nostiepusies. Rekur, kociņš ir līks.
Iespējams ir kaut kas iekšā ir. Vēlkam skatāmies. Kas tur ir iekšā? Paskatieties! Kāds kukainis! Redzat? Vai kur nosrādāja? Šaurākā vieta. Šim slazdu ārā tieši tāpat kā slazdu uzlokām. Tad ieliekam ar priņķiem. Kādi 20 kapeikām jābūt. Pēc tam nosvērsim. Kāpēc tas tukšāds palika? Sakārtojam šitien. Tā. Lielo manu zaru, ko pirmi diemetas iekšā. Jā, viņš caudēra papuku. Iekam atpakaļ visu. Kā to ies? Drošinātājs ņemam lielā drošinātāja nost. Nu, liekam tieši tāpat kā atpakaļ bija pirmajā reizē. Pa vidiņu. Un zarai no koku tā virsu. Viss. Slazds uzstādīts. Nu tā, pārbaudīju visus savus slazdus. Rezultātā ir viens liels labs bebris. Nu, visu atstājām kā ir. Uzlikām vēl papildus vienu slazdu. Nu, jāskatās vēl pēc 2 dienām. Laikapstākļi kļuvuši daudz vēsāki, varbūt tas viņus mudinās vairāk staigāt. Nu, pārbaudīsim, skatīsimies tālāk, kas būs.